Šajā video jūs redzēsiet, kā veikt bērnu reģistrāciju 1. klasei kādā no Siguldas pilsētas vispār izglītojošajām skolām. Reģistrāciju iespējams veikt pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kur pieejami pašvaldības e-pakalpojumi. Ir jāizvēlas e-pakalpojumi, sadaļa Izglītība un sports un pakalpojums reģistrācija uz 1. klasi. Šajā brīdī jāveic autentifikācija ar kādu no latvija.lv piedāvātajiem rīkiem. Pēc tam automātiski notiks atgriešanās e.sigulda.lv vidē. Ja esat veikuši priekšreģistrāciju, ir jāiesniedz priekšreģistrācijas pieteikums. Iesniegt priekšreģistrācijas pieteikumu. Šajā brīdī jūs redzat informāciju par to, ka jūsu pieteikums ir veiksmīgi iesniegts. Arī uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu par to, ka sistēma ir saņēmusi jūsu pieteikumu. Ja jūs neesat veikuši priekšreģistrāciju, tad ir jāsāk jauna reģistrācija. Rūpīgi jāiepazīstas ar noteikumiem, kurš var pieteikt bērnu 1. klasei, gads sākās pieteikumu pieņemšanu, skolu kontaktinformāciju un citu. Pēc iepazīšanās ar noteikumiem jāatzīmē, ar informāciju iepazinos un tālāk. Jāizvēlas vēlamā izglītības iestāde, pie piezīmēm iespējams norādīt papildus informāciju, ko skola var ņemt vērā komplektējot klases. Šo lauku var atstāt arī tukšu. Jāizpilda dati par bērnu. Jāpārbauda dati par deklarēto dzīvesvietu. Un tālāk jānorāda informācija par iesniedzēju personu, kura veic bērna reģistrāciju. Daļa no laukiem jau ielasās automātiski. Ja bērna aprūpi veic abi likumiskie pārstāvji, jānorāda prasītā informācija. Ja bērna aprūpi īsteno tikai viens likumiskais pārstāvis, jāizņem atzīme, un šo sadaļu varat nepildīt. Pēdējā sadaļā ir iespēja pārbaudīt iepriekš iesniegtos datus. Ja tiek pamanīta kļūda, iespējams atgriezties un mainīt informāciju. Ja visi dati ir korekti, jums ir jāiesniedz reģistrācija. Šajā brīdī redzēsiet paziņojumu par to, ka ieraksts veiksmīgi izveidots un arī bērna unikālo identifikācijas kodu. Šo informāciju saņemsiet arī uz norādīto e-pasta adresi. Pirms katras skolas reģistra publicēšanas portālā e.sigulda.lv iesniegtie dati tiks pārbaudīti. Pēc 28. marta reģistrācija e-vidē tiks slēgta. Pēc tam iesniegumus varēsiet iesniegt klātienē līdz pat nākamā mācību gada sākumam.